Jau vairākus gadus par Latvijas ielām un ceļiem trauc klusi un ekoloģiski trauc elektroautomobīļi. No sākuma viņas atšķirt no pāriem visai grūti, ja nu viņš viens pats vientuļi brauc tev garām un motoru trokšņi nav. Šobrīd jau mēs to varam pateikt visai konkrēti, jau arī automobīļu plūsmā. Un kā mēs to varam pateikt? Kas mums nāk tālāk? Lai mēs atpazītu automobīļus šos, kas darbojas tīri un tikai vienīgi uz elektrību, tad tālāk mums ir nākušas valsts reģistrācijas numurzīmes. Tas nozīmē, ka elektromobīļiem būs ir iespēja saņemt speciāls baltas numurzīmes ar ziliem burtiem un zilu rāmīti. Ir ļoti arī patīkama ziņa visiem elektromobīļu īpašniekiem, lai iegūtu šīs jaunās numurzīmes. Katram elektromobīļu īpašniekam šīs pašas elektronumura zīmes, pirmais komplekts un pirmā reģistrācija ir bez maksas. Tātad, ja jūs šobrīd braucat ar parastām numuru zīmēm, kādas ir jebkuram transporta līdzeklim, un jūs gribēsiet nomainīt šīs numuru zīmes uz elektronumuru zīmēm, jūs to varēsiet izdarīt bez maksas. Jūs teicāt, ja jūs gribēsiet, ja jūs vēlēsieties, tad pastāv vēl alternatīva braukt ar parastu automobīļu numuriem. Jā, tieši tā. Jebkurš elektromobīļu īpašnieks var izvēlēties, vai mainīt šīs numurzīmes vai nemainīt. Bet ir viena maza nianse. Tātad, ja jūs pārvietojaties un gribat izmantot tās priekšrocības, kas stājušās spēkā ar 1. janvāru šogad ceļu satiksmes noteikumos un gribētu braukt pār sabiedriskā transporta joslām, tad to var darīt tikai elektromobīļi, kuriem ir šīs speciālās numurzīmes, lai viņi būtu jau atpazīstami uzreiz. Kādas vēl priekšrocības ir elektroautomobīļiem? Elektroautomobīļiem ir priekšrocības daudzās pašvaldībās, kur ir stāvēšana bez maksas vai, piemēram, Jūrmalā iebraukšana bez maksas. Rīgas doma arī šobrīd risina šo jautājumu un domā par noteiktu veidu atvieglojumiem tieši elektromobīļu stāvēšanai, bet par to mēs droši vien varēsim uzzināt no Rīgas domas, kad viņi pieņems atbilstošus lēmumus. Teiksim, elektromobīļiem ir arī atvieglojumi nodokļu sistēmā, gan transporta līdzekļu eksploatācijas nodoklī, gan uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodoklī. Tā kā izmantojiet ekoloģiskos transporta līdzekļus un jūs maksāsiet mazāk.